Čau! Nedomājiet, ka es māku dziedāt, tāpēc man dziesmas maika, jo es nemāku. Un pēdējā laikā es domāju, kāpēc nesanāk tie triki tik izcili, ja? Tik labi. Nu, tik normāli. Tik skatām, ja? Tādēļ, ka burvis vairs nav redzēts. Un viņš man nepalīdz trikos, bet šodien viņš atkal pacenties un viņš man palīdzēs. Tātad mazais burvis man palīdzēja šajā trikā un uzzīmēja mazu vecīti tādu. Mazu draugu, kurš man palīdzēs šīs dienas trikā. Sēd mierīgs tā un izvilksim kādu kārti, pieņemsim šo te un ielāgojot šo kārti, ja? Atcieties visi. Un es to kārti, redzat, pīt 4, ielikšu kaut kur kavā pa vidu. Un, lai es nezinātu, ielikšu vidū. Tā, un tagad paņemšu, un mazais vecītis man palīdzēs trikā. Es viņu uzlīmēšu, lūk, šādi uz kārtas. Lūk tā, un lūdzu dodies meklējumos. Un viņš pazuda. Un pazīsimies, vai viņam ir izdevies atrast jūsu kārti. Tam, un vienu kārti viņš atradzis. Un vai tiešām ir īstais pīķa 4. Uhuu! Lai parādīšu jums to pašu vēl vienreiz. Mazo vecīti nolīmēšu nost. Atstāšu te. Un pīķa 4 šeit, lai paliek. Tā, nākamā kārta, kas mums ir pīķa 6. Tā pīķa 6. Uzlīmēsim vecīti uz pīķa 6. Tā lūk. Nu, turies, ja? Jā, labi. Tā, un skriedies. Es paņemšu un vecīti pazuda. Pilnībā pazuda. Un nekur vairs nav. Ziniet kādēļ? Jo viņš atrada jūsu kārti. Un atcerieties, jums taču bija pīķa 4. Neraudi, neraudi. Izties, ka viņš raud, bet viņš neraud. Mājās atnāk māte no darba. Mazais Pētrītis pie viņas pieskrien. Mamiņ, es izmazgāju grīdu. Malacis Pētrīt. Mamiņ, es iztīrīju traukus. Malacis Pētrīt. Mamiņ, es arī logus nomazgāju. Malacis Pētrīt. Mamiņ, mūsu kaķeni stāvoklī. Malacis Pētrīt. Tiekamies rītā.